Tā. 30. marts beidzās. Man ir rīt čikst. Man Rūzītes uzdāvināja. Man bija dzimeni. Man nav īvi dzimeni šodien. Musinēja. Tā kaut kā bišķi pakārtots, sakārtots. Un es te pēdējo viņčik dzeru. Pēdējo viņčik dzeru. Pat tur ir kaut kas? Nē, tas pēdējais viņčiks. Man pietiks. Un es te lodējos, tikko pabeidzu. Pēc barošu bloku. Man ir tāds ģenerators. Ģeneratoram barošanu blociņu uztaisīju. Barošanu blociņu pie šitādas schēmas uztaisīju. Es biju vienkārši kaut kas jānafilmē. Un tā jau izstāstīšu par barošanu bloku. Tā, vienkārši es nopirku tā trafiku, nopirku savā laikā. Ikā tieši tam ģeneratoram. Bet man tas ģeneratoram tur nekā tik līdz viņam roka netika kaut kādi pāris gadus. Trafiks stāvēja. Es pa maz jaudi nopirku 8,5 volts, gribēju ikā 9 voltiem, plus mīnus 9 voltu. Ikā plus mīnus 10 voltu. Bet es slodzīt, viņi ko ir, man slodzīt, te uz 24 miliampērām ir mīnus 9 volti. Mīnus 9 volti. Pieņemsim, ja lielāk slodzīt, tad, kad gribu uz plusus, pieņemsim, uzlikt 160, 150 miliampērs gribu uzlikt, slodzīt. Tad būs, viņš līdz 6 voltiem, tas ir pa maz. Galvenais, ka te uzliek slodzīt 160 mm, te vēl ir 9 volti, jo tas uz otro to uz minus, tas plus, vienkārši otrais periods vienkārši izmantojas un ietekmējas šitā puse. Bet plus periods ietekmējas, un te ir sprīguma divkāršotājs vēl klāt pilikts, bet ar lielo kritumu šito kondensatoru. Tas ir nepilnīgs sprīgums, kā dubultojumi, bet nepilnīgs. Principā te pie 22 mikrofrāta normāls nāca. Es sāku likt 10 mikrofrāta, bet bija pa maz. Pie slodzes 60 miliampērs, šeit bija kāds 5 miliampērs. Tas bija maz vienkārši. Bija pa maz. Un es vienkārši pieliku 100 mikrofrāta. Tas bija pa daudz, tur bija jau pie 100 miliampērs, tas pa daudz. Tas 22 mikrofrāta ieliku, 63 volti. Un viņš tur tāds te, ka ir šitas zaļais padomu laika tāds, tādās tikai 2 mikrofrāta. Un tad viņš ir 26 miliampērs kritums bija uz stabilitronu. Tie stabilitronu kaut kāds KC433A, viņiem ir līdz 43 miliampērs. Var vispār lielāku slodzot, vai pat 100 miliampērs. Un, ja 3 saliek, tad vispār 9,2 volti. Te ir tikai 9,2 volti, kaut kā 9,2. Pilnīgi pietiekami. Un tā. Sataisīju. Šito tagad sataisīju. Un tagad normāli te uz slodzi 60 miliampērs. Man ir te 16 miliampērs. Normāls. Nokrīt tur līdz 8,9 volti. Un plus 12, 9,2. 0,3 volti nokrīt. Tas tā normāls. Tas pie tāds. Tas normāli. Būs jāstājas. Viss kastītē, viss te sataisīšu. Tādā kastītē man. Un tādā kastītē ielikšu. Geotra vāts viņš ir. Dibeni iliks. Saliks. Es finerīju tā īsti. Šis būs dibenā. Te vēl būs audio pasnātājs. Un šitāds mikrens
uz TDA 756 atsevišķi te būs. Tas būs, sinus, pastiprinās uzreiz signāli. Tas, vispār, pie šārsniecības taisa ģeneratoriņu tādu, ko var regulēt, ļoti maz jaudu, ļoti tīrs sinus, analogās schēmas, analogās nekas digitāls nav, arī trafika izmanto tādu. Vajadzēja bišķi jaudīgāk to trafiku, varbūt tās šis 2,4 vati, jā. Varbūt pat 2 vatīgs viņš izstāsta, tā kā 2 vatīgs, jā, 2,4 vati. Bet, vispār varbūt vēl kaut ko. Ja būs pa maz, tad te vieta var vilkt, tad lielāk to trafiku vilkt. Līdzīgi paņemt tur plus mīnus tur 9 volti, jā, uz 200 miliampēra. Kaut kā tā, divreiz jaudīgāk uztaisīt, varbūt tas, jā. Un tā. Tad es jāpiķerās pa šitiem. Man jāpārlodē šitie kondensatoriņi visi te, kas te stāv. Te es domāju, te ieliek stabilatrons ieliek iekšā, stabilatrons te ir. Te ir taisnatūras signāli ģenerējās un sinus te ģenerējās. Līdz 6 kHz. Tā kā ideāli, tā ko vajag. Un tā. Un tā doma vienkārši ir. Šitā es te pavadu savu dzimeni.